97 metru augstumā virs zemes. Šādu saudabīgu vietu kopdzīves reģistrēšanai izvēlējās Sanda Roze un Ivo Kamalas. Šodien Zaķu salas televīzijas torņa skatu laukumā jaunais pāris mija gredzenus. Lai tiktu pie šādas unikālas iespējas, Sanda un Ivo piedalījās konkursā un par viņu iepazīšanās stāstu nobalsoja 1500 cilvēku. Turpina Zanda Ozobalode. Vai jūs labprātīgi stājaties laulībā? Es lūkšu šodien atbildēt Līgavu pirmo. Gribu dzirdēt vārdiņu jā. Jā. Līgavaini? Jā. 368 metrus augstajā televīzijas tornī uzņemti neskaitāmi kāzinieki. Taču laulību reģistrācija torņa skatu laukumā ir notikums, kas visticamāk tuvākajā laikā netiks atkārtots. Sanda un Ivo uzvarēja konkursā. Viņu kāzu ceremonija 97 metru augstumā virs zemes ir dāvana no Latvijas Valsts radio un televīzijas centra. Šī ceremonija ir notikums arī dzimtsrakstu nodaļas vadītājai Mārītei Silniecei. Ugunskristīgs šodien. Jaunais pāris iepazinies pirms nepilniem 3 gadiem velomaratonā. Viņiem patīk piedzīvojumi. Viens no tiem ir gan neparastās kāzas, gan fakts, ka par tām radi un draugi uzzināja LTV panorāmas ēterā. Šis bija viens no piedzīvojumiem. Tas bija iespēja pārsteigt mūsu ciemiņus, radus, kas varbūt šeit nekad arī nav bijuši un varbūt arī nebūtu bijuši. Ir iespēja būt tuvāk debesīm, ir skaists skats, tu esi virs pašas Rīgas, tu bezmaz lido jau tā tai dienā, jau tāds sajūtas, un nevar saprast, kas tev sagaida jaunajā laulību dzīvē, un tu vispār esi debesīs, tas jau pacēlies augstāk uz zemes. Lai gan grozījumi civillikumā no šā gada janvāra paredz iespēju likumīgi slēgt laulību ārpus dzimtsrakstu nodaļas vai baznīcas mūriem, jārēķinās, ka kārotā ceremonija jāpasūta laikus. Vasara jau Rīgas pilsētā visur ir aizņemta, jo tagad ir piekdienas, sestdienas praktiski nokomplektētas, tā kā izbraukuma laulības mēs varam piekrist uz izbraukumu laulībām tikai tad, ja mums nodaļā tā diena ir vai nu brīva, vai nav tik noslogota. Pagaidām vismaz Rīgas pilsētā izbraukuma laulību cenrādes vēl nav pieņemts, taču plānots, ka pakalpojuma cena laulībām ārpus dzimtsrakstu nodaļas varētu būt virs 100 latiem. Zanda Ozobalode, Artūrs Liepiņš, Latvijas televīzija.